partners. Es ar viņu iepazinos, un toreiz viņš bija ļoti jauks cilvēks. Mums kopā bija ļoti jautri. Es biju iemīlējusies. Viņai noteikti patika, ka es labi pelnīju naudu tajā laikā, kad ar mani iepazinās, un ka mēs daudz ko varējām atļauties. Es domāju, viņa to izbaudīja. Mediātors. Ja jūs man varētu pavisam īsi un saviem vārdiem pastāstīt, par ko tad patiesībā ir runa? Viņu konflikts. Tātad meitiņa ir tikai 7 gadus veca, un viņa iet 1. klasē, un viņa ir par jaunu vai par mazu, lai viņai būtu mobilais telefons. Es vēlos, lai mana meita varētu paturēt savu mobilo telefonu, ko es viņai uzdāvināju, un lai viņas māte viņai to neņemtu nost. Viņu nodomi. Un kas padara to visu tik grūtu? Nu jā, jo es taču viņu mīlēju. Linda, es tevi pametu, un es to darīju apzināti. Es tevi nemīlēju pietiekami, lai gribētu pavadīt kopā ar tevi visu man atlikušo mūžu. Un tas man ir ļoti skaidrs. Tik tiešām, mums vairs nav ceļa atpakaļ. Es domāju, tā ir ļoti iespaidīga situācija. Es domāju, ka šeit ir ļoti daudz pozitīva sajūta, ko jūs viens pret otru izjūtat. Mediācijas maģija.